Redziet, es esmu agronoms, un tas, ko es pateicu, ka agronoms ļoti nepatīk dažiem, kuri uzskata, ka mežā nevajag neko daudz darīt un ka mežs ir kaut kas savādāks, bet no agronomam ir tā ražu. Iesēja pavasarī, rudenī novāc, ja. Un mežā ir savādāk. Mēs šogad iestrādām pēc 80 gadiem novāksim, varbūt ātrāk, pēc 40. Un es uzskatos, tas pats tikai laikposms savādāks. Un te es gribēju, kāpēc mēs faktiski uzskatu, ka bija jāvirz grozījumu likumā, tāpēc, ka es uzskatu, ka mēs vienmēr skatāmies Skandināvijas virzienā, sakām, tās ir labklājības valsts, tur viss ir tātad ļoti labi, un mēs gribam dzīvot kā Skandināvijā. Un tad, kad mēs paskatāmies Skandināvijas virzienā, tad mēs redzam, ka tur ir absolūti liela brīvība divās valstīs, un Zviedrijā arī attiecībā uz vecumu ir daudz mazāk kā tie Latvijā. Un faktiski absolūti lielākā daļā Eiropas, kas ir mežainās valsts, koku ciršanas vecumi ir daudz mazāki. Un tā brīvība, kas ir dota meža īpašniekam, ir daudz lielāka. Protams, ka ir jāievēro ilgspējīgas kritērija, jāaizsargā daba, un tas viss tajās valstīs notiek. Un tie, kas saka, Latvijā meži tiks izcirsti, ja mēs kaut ko tādu darīsim, tās ir absolūts muļķības, jo tad jau Skandināvijā būtu tikai akmeņi un klints un nebūtu neviens mežs, bet mežsaimnieki rūpējās ne tikai Latvijā, bet visās citās. Un mans tās, kāpēc es virzīju, bija, ka Latvijā arī meža īpašniekiem ir jādod lielāka brīvība, un es jau vispār piekrīstu, ka mums ir tā kā Somijā un Norvēģijā, un es domāju, Latvijas mežsaimnieki ir pietiekami profesionāli un atbildīgi, lai mums arī meži saglabātos nākamām paaudzēm. Bet es vēlreiz uzskatu, ka tāda situācija kā šeit, ka tā nav pareiza, un papildus tam, protams, rodās arī problēmas, ko jūs redzējāt dabā, jau ar izgrauzu un ar vispārējo. Ja mēs paskatāmies arī blakus Igaunijā, mēs ļoti Latvijā ir tādi, kas saka, ka kailcirts vispār nevajag. Es tikko vakar pētīju Igaunijas mežā likumdošanu, tur ir 7 hektāri maksimālā. No 2 līdz 7, man liekas. Ja. Tā kā atkarībā no meža veida, no tā, kādi ir tie apstākļi, var izvēlēties, kā rīkoties.